Latvijas izlases uzvaru iemetienā mūsēji cīnās pie borta. Kā jau iepriekš minēju, Čehijas izlases spēlētājs Jaromīrs Jagrs noraidīts uz 2 minūtēm par klupināšanu. Kujats ar ripu pie zilās līnijas, uzmetiens uz vārtiem. Ripa izraidīt no zonas, līdz visām zonām pāri un ripa pie Masaļska. Tā, ripa pa vieca. Nu, jāsāk kāds uzbrukums, protams. Tā sēdēt savu zonā nevar vairākumu, jānostājas. Nižirīs, piespēle, drūzma. Kļūda uz zilās līnijas, izgājiens 2-1. Rolineks, Masaļsk, vārti, Rolineks gūst vārtus. Sprukts iemetienā, zaudē iemetienā, pasīt ripu uz Klepišā, Masaļskis, kas par seivu, Masaļskim vienkārši malacis. Davai cīnāmies aktīvs sotnieks, tu piesteidzies, nu Kuldam arī jāpalīdz, cīnāmies, jā, ripa ārā, jādabū ārā no mūsu zonas, jā, viņi ir izraidīti no mūsu zonas. Sprukts iesāk uzbrukumu, Daugaviņš, piespēl Spruktam, metiens, vārtu stāps, cik tur trūka, nu nedaudz trūka līdz vārtiem, minimāli, jā. Maleči, pēdējās minūtes, ļoti labi uzbrukam, iemetam ripu Čehu izlases zonā, tur pa to pacīna, Saulietis piespēl pie Čuram, metiens, vārti, jā, vārti, mūsu pašu Ovečkins. Gūst pirmos Latvijas izlases vārtus pret Čehijas izlasi, jā, te iepriekšējais moments, jā, nedaudz Vakūns aizskār, jā, Forevics Panthers spēlētājs, Tomašs Vakūns, nu, un šeit iemestas gols kreisējā, augšējā stūrī perfekti. Nu, Sergejs Pečura, varam likt.